Viens no pirmajiem putnu savākšanas likumiem ir vispirms rūpēties par vismazāk netīrajiem vai nesasmērētajiem putniem. Situācijās, kad naftas kār uz putnu apmešanās vietas, iespējams pielāgot dažādas putnu aizbiedēšanas metodes. Taču vissvarīgākais ir putnu glābēju zelta likums. Labāk pirmajās 24 stundās iesaistīt 30 glābējus, nekā vēlāk 4 cilvēki vēl 30 dienas pēc avārijas tvārsta izdzīvojušos. Sasmērētie putni joprojām izvairās no cilvēka, izmisīgi tērējot jau tā novājinātos spēkus. Bieži tie bēg atpakaļ piesārņotajā ūdenī un noslīkst, jo ir zaudējuši peldspēju. Ķērājiem jācenšas strādāt ātri, jāizvēlas akmeņu, smilšu vai koku sanesumi, kuros iedzīt putnus un tur tos sagūstīt. Putnu ķērāja aprīkojumā ietilpst kartona kastes, kurās putni tiek nogādāti līdz rehabilitācijas centram, kā arī ķeramie tīkli. Šeit var tikt izmantoti tenisa, badmintona vai arī zivju uztveramie tīkli. Putns cenšas izvairīties no gūsta, izpleš spārnus, cenšas ieknāpt. Ķērājam putns jānofiksē tā, lai tas nevarētu vicināt spārnus un izrauties. Zosīm un gulbjiem svarīgi stingri turēt arī kaklu, jo šo putnu knābieni var būt ļoti traumējoši. Tvērienam jābūt stingram, taču ļoti saudzīgam. Parasti lielos putnus tur piespiestus pie sāniem, taču neiežmiegtus padusē, kur tiem būtu viegli piekļūt ķērāja sejai. Noķertie putni tiek likti kartona kastēs, kur tiem ir silti un tie nevar sevi savainot. Vispirms speciālisti novērtē aptuveno putnu daudzumu, sugu veidu un skaitu. Somijas glābēja rīcībā ir iepriekš sagatavota informācija, kas ļauj ātri noteikt, kādam jābūt veselam konkrētās sugas putnam, cik daudz un cik bieži tas jābaro, kādam jābūt svaram, izskatam un tam līdzīgi. Kad ķērāja putnus nogādājuši glābšanas centrā, veterināriem ir jāizdara izvēle, kurus putnus attīrīt, bet kurus pakļaut eitanāzijai. Izglābti var tikt putni, kuriem ir normāla ķermeņa temperatūra, nav redzama bojājuma un kaulu lūzumu. Priekšroka tiek dota putnu mātītēm, kā arī īpaši aizsargātām sugām. Katram eksemplāram tiek aizpildīta anketa, uzlikts pagaidu gredzens, kurš veiksmīgas rehabilitācijas gadījumā tiek nomainīts pret pastāvīgo. Nafta izmaina aizsargmehānismus. Lai uzturētu ķermeņa temperatūru, putns ātri dedzina taukus un muskuļaudus, un drīz vien kļūst par vāju, lai uzņemtu pārtiku saviem spēkiem. Tāpēc bieži vien putni ir mākslīgi jābaro. Šim nolūkam tiek izmantots standarta medicīniskais aprīkojums. Barošanu veids 2 brīvprātīgie. Viens tur putnu tādā veidā, lai tas būtu stingri nofiksēts, taču nevarētu savainot ne sevi, ne cilvēkus. Otrs brīvprātīgais novērtē putna augumu un nosaka, cik dziļi drīkst ievadīt cauruli. Tas jādara īpaši uzmanīgi. Savainojot putnu iekšējos orgānus, tas aizies bojā. Barojamos putnus jau ir aplūkojis veterinārs un noteicis barības devu katrai sugai. Pēc naftas negadījuma vissvarīgākās ir pirmās 24 stundas. Šajā laikā putni kļūst aizvien vājāki, vieglāk pakļaujas slimībām. Bieži eitanāzija tiek piemērota lielākajai daļai savākto putnu tikai tāpēc, ka darbs pie sēklu likvidēšanas aizkavējies par 1 diennakti.